Pagājušajā nedēļā Latviju, pārējās Baltijas valstis un arī Poliju pāršalca tāda diezgan šokējoša ziņa, ka bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele ir apsūdzējusi Baltijas valsts un arī Poliju tajā faktā, ka principā konflikts Ukrainā ir sācies šo valstu dēļ. Konflikts Ukrainā ir aizgājis liberālajiem un globālajiem rietumiem, es te uzsveru, tie, kas ir liberāļi un globālisti rietumos, nelabvēlīgā virzienā. Kaut kā no šīs situācijas jāiet ārā, par vainīgo kādu ir jānozīmē, un ļoti cīniski un pragmātiski, Arnold, visvieglāk nozīmēt vājos un neaizsargātos. Būsim atklāti. Kur ir visvājākie un neaizsargātākie šajā situācijā? Tās trīs Baltijas valstis. Uz tām arī, kas saka, Merkele norāda ar pirkstu. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Pagājušajā nedēļā Latviju, pārējās Baltijas valstis un arī Poliju pāršalca tāda diezgan šokējoša ziņa, ka bijusī Vācijas kanclere Angela Merkele ir apsūdzējusi Baltijas valsts un arī Poliju tajā faktā, ka principā konflikts Ukrainā ir sācies šo valstu dēļ. Tātad, kā tu saproti, tas izsauca milzīgu šoku gan sabiedrībā, gan politiķos, gan tajos, kas bija 2021. 2022. gadā politikā un valdībā, gan tajos, kas ir šobrīd tātad politikā šajās četrās valstīs. Tātad es atgādināšu tikai pāris lietas. Tātad Angela Merkele bija Vācijas kanclere 16 gadus, no 2005. līdz 2021. Tātad 16 gadu, tā ir vesela ēra, mēs varam tā teikt. Jā. Tas ir punkts 1. Viena no ietekmīgākajām sievietēm, viena no ietekmīgākajām politiķēm Eiropā un arī pasaulē. Principā tas, ko viņa teica viņa to savas grāmatas tātad popularizācijas laikā Ungārijā, mēdījam Partizan. Viņa teica sekojošo šajā intervijā. Tātad, kā sākotnēji viņa arī bija tas cilvēks, kura bija šī Ukrainas konflikta pirmsākumos arī iesaistīta. Atgādināšu, ka 2014. gada rudenī tika noslēgtas Minskas vienošanās, tā saucamā Minska 1. Pēc tam atkal kara darbība Donbasā atsākās un tika noslēgta vēl viena vienošanās pēc Ukrainas bruņoto spēku sakāves Minska 2 2015. gada februārī. Un principā tas, ko Merkele saka, ir, ka, protams, ka šīs Minskas vienošanās nebija viegli uzturēt, ka tajā laikā militārās sadursmes notika praktiski katru dienu, kā kopumā apmēram 5000 Ukrainas militāru personu krita šajā, zemes intensitātes konflikta ietvaros. Bet te mēs nonākam pie paša galvenā, ka gan pandēmijas dēļ šie tiešie kontakti starp Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un Eiropas līderiem būtiski samazinājās. Un otrkārt tas, ka Merkelē palika iespējas, ka 2021. gadā jau Putins saprata, ka Minskas vienošanās nestrādā un tā situācija varēja iziet no kontrolas. Un te mēs nonākam pie paša galvenā, kur ir pārmetums Baltijas valstīm un Polijai. Tātad Angela Merkele tajā laikā, kā viņa apgalvo, uzskatīja, ka ir nepieciešams izveidot tiešu politisku un diplomātisku kontaktu starp Eiropas Savienību un Krievijas federācijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tātad viņa uzstāja, ka ir nepieciešams tieši diplomātisks kontakts. Atcerēsimies, ka šie
kontakti mazinājās gan dažādas politiskās nostājas dēļ, gan tāpēc, ka bija šis pandēmijas laiks un šie kontakti bija stipri ierobežoti, tiešie kontakti. Un es domāju, tu piekritīs, ka viena lieta ir videokonferences un e-pasta, un otra lieta ir dzīva tikšanās ar dzīviem cilvēkiem. Šāda tikšanās noteikti var panākt daudz kaut ko vairāk. Viena šāda tikšanās ir daudz svarīgāka nekā, 100 e-pastu un 10 videokonferenču. Lūk, tātad šie kontakti samazinājās, un tas, ko Merkel saka, ka viņa bija pārliecināta, ka ir jābūt kopējai Eiropas Savienības tātad diplomātijai un tiešiem kontaktiem ar Krievijas Federācijas prezidentu. Un šeit viņi norāda, ka Baltijas valstis un arī Polija bija pret šādu tiešo diplomātiju un kontaktu nodibināšanu. Tātad tas, ko viņa pārmet Baltijas valstīm Polijai, tas, ka šo valstu dēļ šāds tiešais kontakts netika nodibināts. Tātad viņi bija pret, ka nav ko tur komunicēt, ka vajag vienkārši liekt savu līniju, un rezultātā Angela Merkel saprata, ka praktiski šo valstu dēļ šāda kopējā nostāja, kopējs diplomātiskais kanāls netiks nodibināts, un rezultātā tas, ko viņi secina, Putins izšķīrās par militāru operāciju Ukrainā, kur, kā mēs zinām, sākās 2022. gada 24. februārī. Tā kā, principā, tas ir tas, ko viņa saka, un kādi ir šie pārmetumi. Manuprāt, šeit ir vairāk momenti, ko mums vajag noteikti pieminēt un pievērst uzmanību. Pirmais, neskatoties uz to, ka Angela Merkel jau ir pensijā, teiksim tā, bet ņemot vērā to, ka viņa 16 gadus bija lielākās Eiropas valsts politiskais līderis. Protams, ka arī šobrīd viņas politiskais svars pasaulē ir neizmērojami lielāks nekā visiem Baltijas valstu politiķiem kopā. Merkel zina visu, bet, teiksim, es domāju, ka Igaunijas, Lietuvas un Latvijas ministrs un premjerministrs ārpus Latvijas neviens īpaši nezina. Lietuvas un Igaunijas. Es esmu veicis dažreiz eksperimentu un pajautāju cilvēkiem, kur saka, ka tie, kas atbalsta valdību, ka valdība ir, ka mums ir ārkārtīgi tomēr zinām cilvēki, es jautāju, tu vari nosaukt Igaunijas aizsardzības ministru? Nē. Tu vari nosaukt Lietuvas ārlietu ministru tagadēju? Nē. Tu vari nosaukt Somijas aizsardzības ministru? Nē. Es domāju, ka kāds zina Latvijas aizsardzības, ārlietu, premjerministru un arī prezidentu kaut kur ārpus Latvijas. Tātad šeit tas pirmais moments. Merkeles svars un šo te politiķu svars. Otrs, Arnold, ir jāsecina, ka konflikts Ukrainā ir aizgājis liberālajiem un globālajiem rietumiem. Es te uzsveru, tie, kas ir liberāļi un globālisti rietumos, nelabvēlīgā virzienā. Atcerēsimies, kāds bija liberālo un globālo politiķu uzstādījums pirms 2022. gada 24. februāra, un arī pēc. Pirmais, Krievijas stratēģiskā sakāve. Stratēģiskā sakāve, tas nozīmē ilgtermiņa sakāve, kurā Krievijas federācija visticamāk notiks divas lietas. Pirmā, kritīs režīms, kritīs politiskais režīms, tātad Vladimira Putina režīms kritīs, un tur būs kaut kādi, nezinu, Khodorkovskis, Kaspārovs vai kaut kādi, teiksim tā, demokrāti pievārsti. Otrs, pēc strateģiskās sakāves, Krievijas federācija iespējams sāksies disintegrācijas process, gluži tāpat kā PSRS laikā. Tātad Krievijas federācija var sabrukt. Tālāk, kā to panākt, tātad sankcijas, militāri sakāve Ukrainā, cerības, ka tauta, ka ekonomika sabruks, tauta būs ielās, režīms arī sabruks vai oligarhi sadumposies, viss būs labi. Un Eiropas Savienība ekonomiski nemaz necietīs. Un, protams, ka bija absolūti maldīgs priekšstats, ka visa pasaule būs pret Krieviju un par liberālo Eiropu. Un tajā laikā Baidena administrāciju ASV. Realitāte izrādījās pilnīgi cita. Režīms Krievijā ir
un to atzīst arī režīma ienaidnieki, tik spēcīgs kā nekad, jo cilvēki ir konsolidējušies šajos apstākļos ap Vladimira Putina, tātad politisko režīmu. Otrkārt, Eiropas Savienības valstis, ieskaitot Vāciju, Franciju, Lielbritāniju, cieši milzīgus ekonomiskus zaudējumus, un to mēs redzam šobrīd. Politiskā krīze Francijā, drausmīgi zemie reitingi esošajiem premjerministram Lielbritānijā un Vācijā. Tātad otrais moments ir, ka Eiropas Savienības ekonomika cieši milzīgus zaudējumus. Trešais, nekāda pasaule nav ar Eiropas liberāļiem. Ķīnas Tautas Republika turpina pirkt Krievijas federācijas naftu, Indija turpina pirkt Krievijas federācijas naftu. Ar Vladimiru Putinu labprāt tiekas globālo dienvidu pārstāv dažādos fórumos. Tā kā nekāda pasaule nav ar Eiropu šajā te jautājumā. Un acīm redzami, kaut kur ir pieņemts lēmums, ka kaut kā no šīs situācijas ir jāiziet, bet, zini, ir tāds teiciens, ka ir svarīgi savu galvu izvilkt no bendes bluķa un kādu citu pabāstu vietā. Un šobrīd, lai, teiksim, neteikt, ka vainīgi ir Merkele vai iepriekšējais Francijas prezidents Holands vai kādi citi, uz ko visvieglāk novelt vainu. Reku tev 3 mazas valstis, vēl Polija. Par poļiem es esmu pārliecināts, ka viņi no šīs situācijas izvairies, un beigās Arnold var būs tā, ka galvenie kara kurinātāji, kas ir nozīmēti pa vainīgiem, ir Igaunija, Latvija un Lietuva, kuri pie viss ir vainīgi, kuru dēļ tas viss sākās, kuri bija pret visām šīm iniciatīvām, pa ko tātad Merkele rudā. Un viss Merkele un Vācija ir, teiksim tā, naivie upuri, kuri uzticējās, teiksim, šīm 3 mazajām valstīm. Rezultātā ir militārs konflikts. Tā kā, manuprāt, situācija tāda. Situācija nav aizgājusi labvēlīgi rietumiem, viņiem kaut kā no šīs situācijas jāiet ārā, par vainīgo kādu ir jādozīmē. Un ļoti cīniski un pragmātiski Arnoldu visvieglāk nozīmēt vājos un neaizsargātos. Būsim atklāti. Kur ir visvājākie un teiksim, neaizsargātākie šajā situācijā? Tās 3 Baltijas valstis. Uz tām arī, kas saka, Merkele norāda ar pirkstu. Un vēl viena, manuprāt, lieta ir tāda, ka, ja tu izdarītu kaut kādas mazas valsts premjerministrs, tam nebūtu tik liela rezonanse. Bet es jau pieminēju, cik gadus Merkele bija tātad Vācijas kanclere un kāds status viņai bija un arī ir šobrīd. Arnold, kā tev šķiet? Sākās vainīgo meklēšana, par vainīgiem ir nozīmēti tātad Baltijas valstu toreizējie un tagadējie politiķi. Kā tev šķiet, ar ko tas varētu vispār draudēt? Jo, piemēram, kā cilvēks lasa ziņas kaut kur Portugālē, Grieķijā, Francijā, viņš saka, johēdīši to visu mazo dēļ, mums tagad šās te problēmas, ekonomiskās, politiskās, to visu viņi ir izdarījuši. Ja? Kāds tavs viedoklis, lūdzu? Pirmkārt, es domāju, ka šī konflikta sākums, jeb kara sākums, Amerikas pēcdienas to paredzēja jau, un arī pat Krievijas federācija ir vairāk kārt paziņojusi par šiem iemesliem, kāpēc notika šī militārā operācija, kā Krievijas puse saka, visa pasaule gan zina, ka tā ir tieši kardarbība. Un it kā tas viss jau, šīs vadlīnijas ir apzīmēts, kāpēc tas tā notika. Ja? Kāpēc Vācijas kanclere, kurai, kā tu pareizi piebildi, ir milzīgs svars, cenšas to novelt uz Baltijas valstīm un Poliju, un kāpēc ir šodien pacēlies vispār šis jautājums. Ļoti iespējams, jā, kad Baltijas valsts ir vājākais posms Eiropā, vismazāk aizsargātās, un jā, šīs ir tādas ļoti sliktas indikācijas, kāpēc vispār šis jautājums pacēlās. Man tas galīgi nav skaidrs un nesaprotam, jo, labi katrā gadījumā tas nav. Jo būtībā mēs visi zinām, ka iegans nebija Baltijas valsts šim konfliktam militārajam. Un kāpēc Merkele paziņoja šodien,
kad tieši Baltijas valsts un Polija varētu būt par ieganstu visam šīm problēmām un šim konfliktam. Ja. Man tas nav skaidrs, bet katrā gadījumā tas nav labi. Es to uzskatu, ja. Tad ir droši vien viņai kaut kāda informācija vai kaut kas ir padomā, ir kaut kāds plāns, kāpēc viņi nāca klajā ar šādiem paziņojumiem. Es domāju, dzīvosim, redzēsim. Jā, Arnoldi, katrā gadījumā es tev pilnīgi piekrītu šādu paziņojumu no šāda līmeņa politiķiem, pat bijušajiem, tieši konkrētā laikā nav bez kaut kāda iemesla. Tas netika pateikts pirms gada, tas tika pateikts tieši šobrīd, un ar šāda kalibra politiķa, teiksim tā, vārdiem. Ja. Nekas patīkams tev, piekrītu. Atliek tikai skatīties, kā tu teici, dzīvosim, redzēsim. Bet nekas labs tas nav. Paldies tev, uz redzēšanos. Paldies!